Biju apņēmies un biju solījis, ka es stāstīšu daudz un rādīšu visu tās nianses, kas būtu patērētājiem un mūsu klientiem, topošiem, esošiem un vispār patērētājiem, kas ir jāņem vērā par granulu kvalitāti. Un kāpēc ir svarīgs ražotājs, kam ir EN+ certifikāts un ko viņš nozīmē. Tad parādīšu divas vienkāršas lietas. Ir divas paraugam ir izvestas paletes, kur jūs redzat hardwood industrija ražoto granulu pēc augstuma. Šāda uz vienādām paletēm un ne hardwood industrija ražota palete, kur augstumā ir daudz augstāk. Tātad redzam par vienu rindu augstums atšķirās. Izstāstīšu, kāpēc tas ir un kas ir jāņem vērā. Labi. Tātad no-name mais, neatklāšu ražotāju un nestāstīšu, nevienam neteikšu par to, ka mēs esam labāki par kādu citu un ar ko mēs atšķiramies un ka tas ir slikts. Tas jums jāizvērtē ir pašiem. Kā teikt, tirgus ir godīgs. Un redzam no-name mais un hardwood industrija mais. Uz acis jūs varat it kā redzēt, ka tas mais ir pufīgāks, augstāks un mūsu mais ir plakanāks un ar visiem parametriem. Tātad, kad jūs pērkat granulu, loģiski, jums nav jāpēta katrs maizes, bet jums ir jāpārliecinās, ka tas ražotājs ir ar EN+ certifikātu. Tātad viņš ievēro ražošanas normas un to savu ražoto produkciju, uzrauga kvalitāti un pārbauda to kvalitāti. Un no ražotāja tas ir prasīts katru maiņu. Reizi 12 stundās mums ir jātaisa pārbauda un jātaisa analīze par saražoto produktu. No-name maisa. Un mēs varam redzēt, ka viņš ir tāds pufīgs, liels maiss, kupls. Un mēs redzam, kas tajā maisā ir. Pirmkārt, ko nedrīkst EN+ certifikātā tik daudz skaidu satura. Un mēs redzam, ka tā granula ir ļoti smalka. Tātad viņa ir sīka. Noliekot un iztaisnojot to maisu, mēs redzam, ka viņš ir augstāks. Un līdz ar to pašu tā palete, tad, kad liek kopā, ir arī augstāka. Kāpēc tas ir? Tas ir tāpēc, ka granulai nav blīvuma. Viņa nav sapresēta kvalitatīvi kopā, un līdz ar to pašu viņa ātrāk jums izdeg un mazāk atdod siltumu. Tāpēc līdz ar to tā palete ir arī augstāka, kas ir jāņem būtiski vērā, pēc ko var redzēt uz aci. Tātad granulai nav blīvums. Attiecīgi, paņemot hardwood industrija maisu, mēs redzam, ka tai granulai ir vienāds garums, kas atbilst pēc EN+ normām. Un tātad nedaudz, mazliet skaidu saturs, tas pilnīgi normāli, jo, grozot to maisu, tur kaut kas drusciņ, kaut kas atlūp no kaut kādas granulas un izveidojās mazas, smalkas daļiņas. Bet šis ir viss pieņemamās normās. Uz maisa mums ir rakstīts, ka mums ir EN+ certifikāts A1. Tātad te ir nozīmēt arī pelnu saturs, diametrs, granulas mitrums un siltuma atdeve.